vairs tā nedarīšu. Labi. Labrīt. Labrīt, cienījamies rektori, Eiropas parlamenta deputāti, pārējie klātsošie, labrīt dāmas, labrīt kungi. Prieks jūs redzēt šajā kuplajā, šai jaunajā telpā, kuplā skaitā, jaunā telpa. Patiešām, jo šī ir faktiski unikāla vieta, kas visam nesen ir atvērusies. Iespējams, jums liekas, ka vēl nav pabeigta, un daļai tas tā arī ir. Piemēram, mēbeles nav oriģinālās, bet, ja jums liekas, ka griesti nav pabeigti, tam tā ir jābūt. Jo šī ir arhitektūras un pilsētu plānošanas fakultāte, un tā doma ēkas veidotājiem bija tāda, ka studenti studējot redz ne tikai ēkas, to skaisto daļu fasādu un interjeru, bet arī inženieru sistēmas. Tā kā jums likās, ka tas nav, tad tā ir jābūt. Vakardien bija īpaša diena Latvijai, es tā domāju, daudzos aspektos. Pirmkārt jau pirmais pasaules latviešu fórums, un man kaut kādā brīdī sežot šajā formā likās, ka tas nav nekāds pasaules latviešu fórums, tas ir latviešu pasaules fórums. Tā sajūta bija fantastiska, tā spriedze pozitīvā ziņā, tā enerģija, kas staroja, bija ļoti laba, un man tiešām gribas domāt, ka tās pozitīvās domas, jaunās idejas, kas izskanēja fórumā, tiks īstenotas kaut kādos līmeņos, protams, cerot, ka vismaz arī kaut kas no tā tiks īstenots valstiskā līmenī. Kāds no klātsošiem bija vakar arī pie prezidenta vakarā? Bija vīns? Dejas? Nē. Vai prezidents bija tumšā uzvalkā? Bet viņš teica, nāciet visi pie manis šaukara un nevelciet tos tumšos uzvalkus. Es tā nedomāju, nezinu, vai tu pats novilksi savu tumšo uzvalku, bet, protokols ir protokols. Labi, es ceru, ka jūs jūtaties gan svaigi un, tā teikt, darbspējīgi šodien. Šodien mums ir tāds interesants pasākums, ir plenērs, ka mums būs 4 runātāji, un pēc tam, pēc kafijas pauzes, būs arī 2 diskusijas par inovāciju ekosistēmu Latvijā un augstskolu lomu tajā. Pasākumu atklāt es vēlos aicināt mūsu augstskolas rektoru akadēmiķi Leonīdu Ribīci. Cienītās dāmas, godātie kungi, man liels prieks jūs redzēt šeit, Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras pilsētu plānošanas fakultātes jaunajā ēkā, kur arī ir mūsu dizaina institūts. Un principā mēs šo ēku saucam par radošo industriju centru, jo inovācijas ir tas 3. pīlārs, jeb stūrakmens, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes stratēģijas pamatā. Pēc tā jūs ziniet, ka universitātes ir tāpēc, lai radītu jaunas zināšanas un sagatavot profesionāļus, augstākā līmeņa profesionāļus darbam, tirgu un sabiedrībā. Bet mēs tātad ejam uz to 3. paudzes, jeb Third Generation University, un tas ir mūsu darbības pamatā. Tātad mums ir kā tehnoloģiskais parks, tā biznesa inkubātora, arī studentu biznesa inkubātors, un visas darbības, ko mēs veicam, mēs esam izveidojuši arī speciālu biznesa attīstības un atbalsta centru, un ir rektora vietnieks šeit darbībā, Mods Ozoliņš, tepat jūs priekšā, un es domāju, mēs cenšamies maksimāli sadarboties ar mūsu tautsaimniekiem Latvijā, tāpat arī ārzemēs. Zīmīgi, ka tieši Pasaules Brīvo Latviešu Savienība organizē šo pasākumu. Arī Rīgas Tehniskā universitāte ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latviņamerikas un Karību valstu latviešu biedrību, un tātad mēs aktivizējam sadarbību ne tikai Eiropas kontinentā, Eirāzijā, bet arī ASV un Latviņamerikā. Ja runā par Amerikas Savienotām valstīm, tad
sadarbība ir cieši jau 22 gadu garumā ar Buffalo universitāti un Kanādas Toronto universitāti. Mums ir Rīgas biznesa skola, kurai šajā gadā izlaidumā jau bija 1000 absolvents. Tie ir augstākā līmeņa MBA vai Executive MBA speciālisti, un praktiski viņi ir pārņēmuši visu informāciju tehnoloģiju biznesa jomu Latvijā. Tieši tie, kas nāk no Rīgas biznesa skolas kā vadītāji un iegūšu zināšanas balstoties uz šādu te starpvalstu sadarbību. Tāpat arī Eiropā ir liela sadarbība tieši inovāciju, menedžmentu, programmu realizācijā. Un es domāju, ka tas, ko mēs darām, būtu daudz produktīvāk. Protams, ja mums Latvijā būtu normāls sēklas kapitāla fonds un riska kapitāla fonds, bet aizmetņi jau ir un parādās dažs labs biznesa eņģelis, kas atbalsta jaunās idejas, bet es domāju, ar ārzemju latviešu palīdzību tas būtu daudz ātrāk izdarāms, jo biznesā jūs jau ziniet, ja laiks ir nokavēts, tad bizness ir zaudēts. Un laiks ir nauda, tas jau nav pavēlti teikts. Tā kā es te nelasīšu varbūt lekciju par šo tēmu, bet gribu apsveikt jūs šajos skaistajos svētkos, kādi Latvijā, tie ir Latvijas dziesmu un deju svētki. Mūsu kolektīvi vīru koris Gaudijā mūs ieguva 1. vietu koru karā, vīru koru grupā studentu pūtēju orķestrs vakar ieguva 2. vietu orķestru grupā, un deju kolektīvs Vektors ieguva 3. vietu tautas deju ansambļa augstākā līmeņa grupā. Tā kā mums ir arī izcili kultūras darbinieki, teiksim tā, kas ir ar inženieru izglītību, un tāpat ir sportisti. Mūsu sportisti ir 26, kas tagad ir aizbraukuši uz Pasaules universitāti Kazaņā, un tur aktīvi cīnīsies par medaļām. Tāpat, ja sadarbošanās ar uzņēmējiem Latvijā, es gribu teikt, ka pār pa 600 sadarbības līgumu ar Latvijas uzņēmumiem. Mūsu ienākums no līgumiem ar uzņēmējiem ir kaut kur 10% vai 11% no kopējā R&D budžeta. Tas ir normāls rādītājs, ja salīdzina procentuāli, protams, nevis absolūtos skaitļos, ar to, kas ir vadošās ārzemju tehnoloģiskās universitātes. Novēlu jums veiksmīgu darbu šajā fórumā, un lai mums beigās izkristalizētos arī jaunas sadarbības idejas, kur varētu iesaistīties kā mūsu doktoranti, maģistrāti, tā arī bakalaura studenti. Veiksmi visiem! Paldies rektoram! Vakar bija īpaša diena mūsu valstī arī kontekstā ar Eiropas institūciju. Es saprotu, ka jūs, Vaiders kundze, bijāt tur, kad absolūti lielākais vairums nobalsoja, Eiropas parlamenta deputāti nobalsoja par to, lai Latvijā ieviestu Eiropas vienoto valūtu no nākamā gada 1. janvāra. Es domāju, tas ir liels sasniegums mūsu valstī. Un es pieņemu, ka jums vēl bez tā ir daudz kas cits, ko stāstīt saistībā ar Eiropas Savienības plāniem inovāciju atbalstu. Lūdzu, Vaiders kundze. Paldies. Es gribētu sākt ar to, ka latvietis pēc būtības ir inovators. Mēs tādi esam izveidojušies, mēs laikam tādi esam arī piedzimuši, jo arī tas, ka šeit dziesmu svētku laikā notiek tik daudz lietišu pasākumu rīta pusē, tas arī liecina, cik mēs esam inovatīvi, kā mēs, protams, izmantot savu laiku. Jo skaidrs, ka latvieši daudz sanāk uz dziesmu svētkiem, bet ko darīt no rīta? No rīta var runāt par inovācijām, no rīta var darīt dažādas labas un derīgas lietas, un tas liecina tikai to labāko par mums. Un jā, mēs esam patiešām cilvēki apzinīgi un kārtīgi. Man kaut kā kāpēc ienāca prātā tas visu daudz pārunātais moments ar to Snowdenu, kas tur varbūt tagad ir tranzīta zonā, varbūt
Es tranzīta zonā atrodos regulāri, tāpēc man viņš liekas tāds tuvs un saprotams, jo es iedomājos, ja tur vajadzētu pavadīt vairāk par vienu diennakti, tas būtu diezgan briesmīgi. Bet atkal padomājot, kā var izstiept no visslepenākās iestādes 4 datorus ar visslepenāko informāciju, padomājiet, vai ne? Es domāju, ka Latvijā tas kaut kāds tās diez vai būtu iespējams. Ir tās, kā Amerikā ir. Es no sākuma domāju, es brīnījos, kā tas ir iespējams, bet tad es atceros, ko mans vīrs, kā sporta žurnālists, teica par olimpiādē, kas notika Amerikā, tad attiecībā uz drošību, man liekas, tur var iznest ne to vienu par 4 datorus. Tiešām Amerikā par drošību jādomā ļoti daudz, bet ja reiz viņi mūs noklausās, es ceru, ka viņi mūs noklausās šeit ļoti rūpīgi un mūsu paustās idejas tiks apstrādātas pēc tam. Bet tad jau vispirms jādomā par Eiropas drošības iestādēm, kas pieņem šo atbalstu. Bet tā kā es gribēju teikt, ka Latvijas ir inovators un mēs vienmēr kaut kādās grūtās situācijās atrodam izeju. Un arī tagad mēs drosmīgi metamies, kā jūs pareizi teicāt, eiro jūrā ar cerību, ka mēs turklāt esot varēsim ietekmēt šo procesu un padarīt eiro par drošu zonu, jo kaut arī, kā liekas, jā, ir tik daudz problēmu, bet mēs jau izvēlamies vienmēr to ceļu, kaut kā 51% par labu kaut kam, te ir jāizvēlās to 51%, ne tos 49%. Un tāda mūsu ģeopolitiskā situācija tomēr liecina par to, ka mums ir ļoti labi būt tajā ģimenē iespējami cieši iekšā, pie kuras mēs piedaram. Tās ir Eiropas valstis, no kurām mēs bijām varmācīgi dalīti, bet tagad mēs tur esam. Un tāpēc arī šodien es jums gribētu labprāt pastāstīt to, ko no manis arī sagaida. Es patiešām esmu ļoti pateicīga un pagodināta, ka man atļauj šeit runāt jūsu priekšā. Runāt par to, ko tad mums Eiropa piedāvā, jo ir jau daudz arī kriticismu, kā Eiropa mums to un šito un žņauns nost un neļauj dzīvot un vispār būt labāk bez viņas. Bet tad, kad cilvēkam pasaka, arī tie paši zemnieki, kas varbūt nesaņem tik daudz cik cik, ja viņi nesaņemtu neko būdami ārpus Eiropas un konkurētu tieši tais pašos tirgos, bet tad būtu labāk. Ja nebūtu nekādu struktūru fondu, kaut arī dažkārt nepietiekam, un mēs būtu ārpusē bez jebkādiem fondiem, nebūtu labāk. Tas jau arī skaidrs. Tātad par Inovācijas savienību. Inovācijas savienība, kā jau daudz no jums zina, bet es tā pieņemu, ka es varbūt stāstīšu tādas lietas, ko noteikti daudz zina, daudz labāk nekā es, bet varbūt kāds arī nezina. Tāpēc es mazliet arī tādas vispārīgas lietas pastāstīšu. Tātad Inovācijas savienība ir viena no 7 stratēģijas Eiropa 2020 pamat iniciatīvām. Patīk Eiropā tāds skanīgs nosaukums veidot, bet tas laikam ir arī pareizi, lai saprastu, par ko iet runa. Un šīs Inovācijas savienības mērķis ir uzlabot nosacījumus un piekļuvi pētniecības un inovācijas finansējumā, lai nodrošinātu galvenokārt, ka inovatīvas idejas pārvērš ražojumos un pakalpojumos, lai panāktu to, kas mums patiešām pašlaik visvairāk ir vajadzīgs, lai panāktu izaugsmi, lai panāktu nodarbinātību, radītu papildus darba vietas. Un lai izveidotu šo Eiropas Inovācijas savienību, respektīvi Eiropas Savienība, kā Inovācijas savienība, ir nepieciešams turpināt ieguldīt izglītībā, pētniecībā, inovācijā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās. Un, protams, ir nepieciešams otrkārt vienkāršot visas programmas un pieeja šiem finanšu līdzekļiem. Ir jāspēj atrast veidu, kā sadarboties, ir jāspēj atrast veidu, kā veidot inovācijas partnerības, lai pātrinātu pētniecību, lai gan Eiropas Savienība, gan Latvija būtu šajā ziņā priekšposteni. Skatoties uz sežādu kungu, es nekādu citu vārdu arī nevaru atrast, tā tikai priekšposteni. Lūk, kā to panākt? Eiropas Savienības dalību valstīm ir ieteikts līdz 20. gadam ieguldīt pētniecībā un attīstībā 3% no savu iekšzemes koprodukta. 1% būtu publiskā sektora finansējums, 2% privātā sektora investīcijas. Tas radītu 3,7 miljonus darba vietu Eiropā un paaugstinātu IKP par gandrīz 800 miljārdiem eiro gadā. Tie ir milzīgi apjomi un to var saņemt, ieguldot mērķiecīgi šādu daudzumu ekonomikā. Stratēģijā ir izmantoti tādi
instrumenti, kas ir publiskā sektora rīcībā, lai stimulētu šo privāto sektoru un novērstu šķēršļus, kas privātajiem izgudrojumiem, citiem izgudrojumiem neļauj sasniegt tirgu. Un tas lielākoties ir finansējuma trūkums, sadrumstalotas pētniecības sistēmas, inovācijas ziņā nepilnvērtīgi izmantotas publiskā iepirkuma iespējas un arī visai lēnais process, kā tiek noteikti standarti. Tiek veidota tā saucamā vienotā Eiropas pētniecības telpa, kas zinātniekiem dos iespējas strādāt jebkurā Eiropas Savienības valstī un nodrošinās atbalstu pārrobežu sadarbībai. Šī telpas īstenošana Inovācijas Savienības kontekstā ir būtiska šīs stratēģijas Eiropa 2020 sastāvdaļa. Tā sekmē Eiropas publiskās pētniecības sistēmas izcilību un ir jācer, ka dos arī attiecību atdevi. Liels uzsvars Eiropas Savienības līmenī tiek likts uz vienotu Eiropas pētniecības darba tirgus attīstību. No vienas puses ir jāīsteno arī tāda, iespējams tiešām jāīsteno, man liekas, ka tas ir jādara, tāda caurspīdīga, atklāta, atvērta un jau uz iepriekšējo ieguldījumu balstīta pētnieku piesaiste no ārpasaules, bet otrs moments ir mazināt smadzeņu aizplūšanu, ne tikai Eiropas mērogā vien, tas būtu, teiksim, no mūsu valstīm uz citām valstīm, bet, diemžēl, arī uz Amerikas Savienotajām valstīm, uz Japānu. Ir skaidrs, ka vienotā telpa mums maz ko dos, ja mēs nevarēsim piesaistīt gaišākos prātus šeit. Man pirms apmēram mēneša bija ļoti laba saruna ar projekta Virti vadošiem speciālistiem, un viņi arī tādu lietu pateica, ka ļoti labprāt ārzemju kompānijas, ārzemju institūcijas piesaista mūsu individuāli labākos pētniekus, bet ir diezgan liela pretestība, ja mēs tos līdzekļus gribam dabūt pētījumiem šeit uz vietas. Tāpēc varbūt tas process, kas pašlaik notiek Eiropas Savienībā, ka mēs kā gribam visiem vienādi, tas acīm redzot nav īsti pareizs, un tad šī plaisa palielināsies. Mums vajag vairāk tiem, kas ne savas vainas dēļ ir cietuši, un kas nevar varbūt tik daudz līdzekļus ieguldīt šobrīd visur tur, kur mēs vēlētos, kā mēs. Mums šī palīdzība ir vairāk vajadzīga. Un mēs nevaram attīstīt tikai, teiksim, tās valstis, kuras jau ir līderi. Cik tad mēs galu galā esam inovatīvi? Jāsaka, ka dati liecina, ka Eiropas Savienība kļūst inovatīvāka, bet atšķirības starp valstīm tomēr aizvien pieaug. Var pat runāt par tādu kā inovāciju plaisu Eiropā. Un visinovatīvākajās valstīs rādītāji turpina uzlaboties, bet citās valstīs ievērojama progresa nav. Un kopējais vērtējums ir tāds tā kā stabils, bet mēs nevaram runāt par kaut kādu tādu ilgāku izrāvienu. Tagad man runa būtu jābeidz, un tā kā es tikai pirms 5 minūtēm sāku, es ļoti atvainojos, bet es tomēr turpināšu. Tātad ir Eiropas komisija sagrupējas dalību valstis tādās kā 4 valstu grupās. Tas ir inovācijas līderis, Zviedrija, Vācija, Dānija, Somija, kur sniegums ir krietni virs vidējā Eiropas Savienības rādītāji. Ir valstis otrkārt, kas seko inovācijas līderiem. Nīderlanda, Luksemburga, Beļģija, apvienotā Karaliste, Austrija, Īrija, Francija, Slovēnija, Kipra un arī Igaunija, jo šie rādītāji inovāciju jomā pārsniedz Eiropas Savienības vidējos rādītājus. Ir mērens inovācijas valstis - Itālija, Spānija, Portugāla, Čehija, Grieķija, Slovākija, Ungārija, Malta un Lietuva ir zem vidējā rādītāja sniegums, bet tomēr tāds mērens inovācijas sniegums tiek novērtēts. Un ir tāds ļoti saudzīgs vērtējums, kā pieticīgas inovācijas valstis, un tur ir Polija, Latvija, Rumānija un Bulgārija. Man ļoti gribētos, ka pēc gada mēs varētu tikt laukā no šīs pieticības, un mēs varētu vismaz iekļūt to valstu grupā tieši tāpat kā Igaunija, valsts, kas seko inovācijas līderēm. Eiropas Savienībā izaugsme inovācijā veicina atbalsts mazajiem vidējiem uzņēmumiem un arī inovāciju komercializāciju.
Tad kas īsti nodrošina inovācijas līderu panākumus? Inovācijas līderu valstīm ir vērojamas vairākas kopīgas priekšrocības pētniecības un inovācijas sistēmās. Tostarp ievērojami centieni uzņēmējdarbības jauninājumu jomā un augstākās izglītības nozarē. Visu inovācijas līderu valstu uzņēmējdarbības nozarēs ir lieli izdevumi pētniecībai un izstrādē un liels patentu pieteikumu skaits. Vēl viena kopīga iezīme ir sevišķi attīstīta augstākā izglītība un cieša saikne starp rūpniecību un zinātni. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību un starptautisku konkurenci, tad jāsaka, ka starptautiski, ja mēs vispār skatāmies Eiropā un Eiropas Savienībā, tad Šveice laikam ir tā valsts, kura ir absolūti līderu pozīcijās Eiropā, kā to liecina dažādi dati. Bet pasaulē, ja mēs kopumā runājam, tad atkal salīdzinot dažādus indikātors, jāsaka, ka Dienvidkorejas, Amerikas Savienoto valstu un Japānas sniegums tiek atzīts par krietni labāku nekā Eiropas valstu sniegums. Kopumā, protams, situācija nav bēdīga. Eiropas Savienība joprojām ir viena no pasaules līderēm pētniecībā un inovācijās. Mēs izpētē un attīstībā kopumā ieguldam 24% no pasaules kopējiem izdevumiem, izdodam 32% nozīmīgu pētniecības publikāciju, lai gan veidojam tikai 7% no pasaules iedzīvotāju kopskaita. Un mēs reģistrējam 32% patentu pieteikumu. Tātad kopējie rādītāji mums, protams, ir labi. Kādi tad ir plānotie atbalsta instrumenti vai pasākumi? Kā jau jūs acīm redzot zināt, tad šobrīd galvenais un viskonkrētākais instruments pētniecības, tehnoloģija attīstības un demonstrējumu projektu finansēšanai ir 7. pamatprogramma pētniecības un tehnoloģiju attīstībai, un kopējais budžets ir 50,5 miljardi eiro. Un no šīs 7. pamatprogrammas tiek finansēta pētniecības projekti 4 galvenajos virzienos, un tie ir sadarbība, kopīgi pētījumi, tās ir idejas, Eiropas pētniecības padomes izveidošana, tie ir, protams, arī cilvēku resursu stipendijas jauniem zinātniekiem, mūža izglītības, karjeras attīstības stipendijas, uzņēmumu un akadēmisko aprindu partnerības un arī apbalvojumu par izcilību. Un 4. virziens tā ir kapacitāte, tā ir finansējums galvenokārt pētniecības infrastruktūrai, mazajiem uzņēmumiem, tajos veiktajai pētniecībai un attīstībai un citiem mērķiem. Jāsaka, ka kopumā Eiropas Savienības naudas, ja mēs tā rēķinām visumā, ne tikai šo programmu, tad jāsaka, ka galvenokārt gan šo programmu, tad jāsaka, ka mēs neesam bijuši tie labākie, ja mēs skatāmies arī Baltijas valstu vidū. Latvija no 7. pamatprogrammas ir spējusi piesaistīt 26 miljonus eiro, Lietuva gandrīz 34, bet Igaunija 552 miljonus. Tātad noteikti ir jādomā par to, kā mēs varam vairāk piesaistīt šos līdzekļus, jo līdzekļu trūkums tiek minēts kā galvenais šķērslis mūsu inovāciju attīstībai. No 2014. gada ir paredzēts darboties programmai Apvārses 2020, un tā ir inovācijas pamatprogramma, un iecerēts, ka tā aptvers visas Eiropas Savienības ekonomikas nozars, pat arī pārtikas rūpniecība, veselības aizsardzība, enerģētika, tā ārkārtīgi daudzveidīgas iespējas, jo inovācijas jau būtībā nav tikai augstās tehnoloģijas. Inovācijas ir uzlabojumi jebkurā dzīves jomā. Tā kā tas arī ir svarīgi saprast, un inovatīvs var būt arī ļoti mazs uzņēmums un pat ar pārtikas pārstrādi saistīts. Ir būtiski, ka šis Apvārses 2020 apvienos visu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas finansējumu vienotā programmā. Līdz šim tas bija sadalīts starp 7. pamatprogrammu, konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammu un citām programmām. Un nu pat pirms 10 dienām, 25. jūlijā, starp Eiropas parlamentu un Eiropas padomi tika panākt vienošanās, ka kopējais finansējums būs 70,2 miljardi eiro,
un tas būs pieejams pētniecības institūtiem, universitātēm, radošiem privātu uzņēmumiem un arī mazajiem uzņēmumiem. Komisija sākotnēji piedāvāja 80 miljārdus, Eiropas parlaments prasīja 100 miljārdus, bet Eiropas padome kā tādu absolūto limitu piedāvāja 70 miljonus, nu mēs esam ieguvuši 70,2 miljārdus. Nu, tas ir arī nav nemaz varbūt tik slikti. Kādi tad ir šie mērķi, kas ir izvirzīti apvārsnim 2020? Nu, tas ir pirmkārt nostiprināt Eiropas Savienības pozīcijas zinātnē. Sadaļai zinātnes izcilība tiks atvēlēti 37%. Tas nozīmē arī nostiprināt līderu pozīcijas industriālajā inovācijā. Industriālās līderības sadaļa saņems 22,5% no līdzekļiem. Mērķis stiprināt vadošo lomu rūpniecībā un veicināt tās konkurētspēju. Nu, mērķis ir arī risināt svarīgākās visu sabiedrības karošas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, ilgspējīgu transporta risinājumu, atjaunīgiem enerģijas avoti. Un šo sabiedrības problēmu sadaļā mēs varam cerēt uz 38% no kopējā budžeta. Tiek izveidots arī tāds kā atsevišķs instruments, kas būs veltīts tieši mazo un vidēju uzņēmumu atbalstam. Un vienošanās paredz, ka 20% no apvāršana 2020 finansējumu tiks novirzīti tieši MVU, tātad no visām šīm sadaļām. Kopā, ja mēs skatāmies, tātad 5. daļa no visa kopapjoma tiks mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tā bija Eiropas parlamenta prasība. Nu, tas ir tāds rekomendējošs mērķis, bet tas bija tas maksimums, ko Eiropas parlamenta sarunās izdevās panākt. Interesanti, ka 1% no līdzekļiem tiks atvēlēts, lai palīdzētu vājākajām institūcijām attīstīt to pētniecības kapacitāti. Nu, ja 1% no 70 miljoniem, man tas sanāca 700 miljoni, un tā nav maza summa. Ja mēs esam šo pieticīgas inovācijas valstu vidu, tad acīm redzot arī uz šo 1% mēs varam ļoti labi cerēt. Galvenais ir sist dūri galdā un parādīt, ka mēs esam patiesībā ļoti spēcīgi un ka vērts ir mums piešķirt finansējumu, bet tāda dažāda apstākļu dēļ mums šī finansējuma varbūt ir mazākā vajadzīgs. Regula par šo apvārsni 2020 vēl tiek izstrādāta, un Eiropas Savienības padomu to varētu atbalstīt šomēnes, bet Eiropas parlaments par to balsos septembrī. Programmas apvārsnes 2020 netiešās darbības tiks īstenotas izmantot finanšu regulā minētās finansējuma formas, tās ir dotācijas, apbalvojumi, iepirkumi, finanšu instrumenti. Un uzmanība tiks pievērsta tam, lai nodrošinātu pieeju inovācijām attiecībā uz tādiem aspektiem, kā pašreizējo tehnoloģiju izmantošana jaunos pielietojumos, nepārtrauktos uzlabojumos un ar tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī sociālajās inovācijās. Ir šajā apvārsnī 2020 paredzēts īpašs atbalsts pētījumu izplatīšanai. Sevišķi uzsvaru lietojot uz pētījumu rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, iedzīvotājiem, organizācijām un tā tālāk. Mazliet par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Nu, kā zināms, tie veido ekonomikas mugurkaulu. Nu, diemžēl jāsaka, ka Latvijā vēl pagaidām mazie un vidēji uzņēmumi salīdzinoši maz īsteno inovācijas. Man pat tiešām ir ārkārtīgi žēl, ka vakar man nebija iespējas piedalīties šajos, acīm redzot, ārkārtīgi interesantajos rīta pasākums, tos dažas atzīmes es uzzināju tikai no preses, jo es ievadoju tikai šonakt no Strasbūras, kur mums bija plenārsēde ar visu balsojumu par eiro. Iespējams, ka ir daudz idejas pastāstīts, bet es arī esmu dzirdējis no uzņēmumiem, sevišķi maziem uzņēmumiem, viņi saka, mēs nemaz negribam lielīties ar to, kas mums ir, un mēs katrā ziņā negribam teikt, ka mums iet labi, jo tas nav tā kā trends, tā kā labāk, tā kā teikt, ka, nē, nu, iet jau labi, nu tā iet, vai ne. Patiesībā mums iet labi, to esmu dzirdējis tik daudz reizes, un nezinu, var jau būt, ka tur ir savu taisnību. Lūk, ir dažas labas iniciatīvas. Man liekas, ka atzīmējums noteikti ir tas, ka, piemēram, izvēršas Baltijas inovāciju fonda darbība, par kuru izveidu pagājuši gadu vienojās 3 Baltijas valstis un Eiropas
investīciju fonds. Katra valsts tam novirzīs 20 miljonus eiro, bet Eiropas investīciju fonds līdzfinansē 40 miljonus eiro. Baltijas inovāciju fonds veidos ļoti būtisku ķēdes posmu, nodrošināt finansējumu tiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kas pateicoties iepriekšējiem atbalstam no nacionāliem riska kapitāla fondiem un būs gatavi piesaistīt lielākus investīciju apjomus. Ir vēl viena tāda pavisam neizmantota iespējas, par to es ziņoju arī Baltijas attīstības fórumā, esmu arī rakstījusi presē, un tā ir Eiropas komisijas un šī Eiropas investīcija fonda kopīgi izstrādātais riska sadalas mehānisms. Tas ir paredzēts, lai stimulētu banku vēlmi izsniegt aizdevumus inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Latvijas bankas ir jāmudina pieteikties šī riska sadalas mehānismu izmantošanai, jo tas varētu palīdzēt iepludināt papildus naudu jaunās idejās, tehnoloģijās un produktos. Eiropas investīcija fonds garantētu 50% no katra aizdevuma, un tas varētu būt no 25 000 eiro līdz pat 7,5 miljoniem eiro. Es esmu ļoti apmierināta, ka ir iestrēdzis jautājums par hipotēku bankas pārveidu par attīstības banku. Es domāju, ka attīstības bankas esmība Latvijā varētu ļoti palīdzēt tieši šajā virzienā. Dažs vārds par Eiropas vienoto patentu. Eiropas patents šobrīd izmaksā 15 reizes dārgāk nekā Amerikas Savienotajās valstīs, lielākoties tulkošanas un juridisko izmaksu dēļ. Un tādēļ ļoti būtiski ir vienošanās par vienotu Eiropas patentu izveidi no 2014. gada pavasara. Eiropas parlaments to apstiprināja 2012. gada decembrī. Un jāsaka, ka jaunā sistēma ļaus ārkārtīgi būtiski samazināt patenta reģistrācijas izmaksas Eiropas Savienībā, nodrošinot līdzvērtīgāku pozīciju salīdzinājumā ar reģistrāciju ASV un Japānā. Šī jaunā sistēma nodrošina automātisku un vienotu patentu aizsardzību 25 dalību valstīs. Izņemot Itāliju un Spāniju, kur apvainojās par to, ka automātiski netulko arī itāliski un spāniski, bet tikai angliski, franciski un vāciski, tad šīs valsts ir kaut kā ārpus tās sistēmas palikušas. Bet tagad pietiks, sākot ar nākošo gadu, iesniegt vienīgu pieteikumu Eiropas patentu iestādē, kas atrodas Minhenē, un ja agrāk izgudrotiem bija jārēķinās pēc oficiāliem datiem ar 26 000 eiro, lai reģistrētu šo patentu, tad tagad tas izmaksās tikai 680 eiro. Es esmu par to ārkārtīgi gandarīta, jo man arī šajos darba gados ir nākuši klāt vairāk cilvēku Latvijas zinātnieku izgudrotāji, kam ir būtiski izgudroti un kas nevar pieteikt patentu tieši šo milzīgo izmaksu dēļ. 680 eiro, es domāju, tā ir ļoti laba summa. Jāsaka, ka līdz šim Eiropas Savienības dalību valstu uzņēmumi katru gadu ir tērējuši no 200 līdz 230 miljoniem eiro tikai tulkojumiem, apstiprinājumiem un citām ar patentēšanu saistītām izmaksām. Tagad ik viens izgudrotājs varēs iesniegt pieteikumu Eiropas patentu organizācijai, un jāsaka, ka tā ir iespēja darboties inovatīvi un sadarboties ar Google. Ir izstrādāta speciāla tulkošanas mehānismu programma, kas aptvers visas Eiropas dalību valstu programmu. Es ceru, ka kvalitāte būs labāka nekā pašreizējais Google Translator. Tā kā tas arī ir tāds pozitīvs moments. Ir arī parakstīts nolīgums par vienotas patentu tiesas izveidi, un arī tas, acīm redzot, mums krietni varēs palīdzēt. Eiropas Savienībā, protams, ir ļoti būtisks jautājums par augstākās izglītības lomu un vietu kopējā inovāciju veicināšanā. Mums ir dažādas stratēģijas šajā sakarībā, bet tā kā man te viens visu laiku klīnās ar rokām no aizmugures un saka, man jābeidz, viņš laikam nav uzņēmis laiku, kad es sāku. Bet es tomēr gribu pateikt līdz galā to savu sakāmo, jo ir tajā augstākajā izglītībā jāiegulda vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Es strādāju par pasniedzēju augstskolā, jau par profesoru kopš augstskolas beigšanas, un augstskolas man ir tuvu pie sirds. Es zinu, cik mums ir ārkārtīgi talantīgi studenti. Es esmu bijusi viesprofesori gan Ķīles universitātē, gan Minnesotas universitātē. Pat tiešām studentu kvalitāte nav salīdzināma. Man lepnums pilda sirdi, ka es redzu savus studentus. Mums ir vērts ieguldīt izglītībā, mums ir vērts ieguldīt pētniecībā,
un mums ir jāpalielina šis ieguldījums pētniecībā līdz 3%, un mums ir jāpalielina arī jauniešu īpatsvars, kas iegūst augstāko izglītību. Protams, man ir liels cerības uz Tehnisko universitāti, jo man liekas, šīs specialitātes ir ārkārtīgi vajadzīgas. Viss nevar būt sabiedrisko attiecību speciālists, lai cik ļoti viņi mums arī ir vajadzīgi. Man te ir vesela sadaļa, bet es moderātoram pateiktu, ka par to es nerunāšu, jo tas ir attiecībā par virti, ko es gribētu runāt, bet te ir daudz lielāki speciālisti, kas par to runās. Bet es vienīgi gribētu pateikt to, ka virtī veiksmīga platformas īstenošana būtu priekšnoteikums, lai varētu tikt rastas iespējas piedalīties Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta pasākumos, kā arī iesaistīties esošajās vai plānotajās zināšanu un inovāciju kopienās. Pagaidām mēs tur nevaram dēļ dažādu resursu, cilvēku resursu potenciāli piedalīties, lai pieteiktos un iegūtu tiesības šajos Knowledge and Innovation Communities projektos. Bet tas arī sakarā ar virti darbību, man liekas, ir labi iespējams. Eiropas Savienības fondi, tos nevajag aizmirst. Mums ir labas iestrādes, bet tagad ir paredzēts šo fondu institūcijas apvienot, kā jūs zinat, un mēs zinātnē ir arī jāspēj saņemt šie fondi. Ir Eiropas Savienības ieteikums, ka vairāk fondu līdzekļu tieši ir jādod inovācijām, nevis infrastruktūrai. Skatoties uz Latvijas ceļiem, es domāju, ka Latvijas ceļi tomēr arī būtiski traucē inovāciju procesam Latvijā, jo ir grūti vienkārši pārvietoties. Jā, tātad, kam veltīt šo Eiropas Savienības atbalstu nākotnē? Eiropas Savienības komisija iesaka par 44% no valsts kohēzijas aploksnes, izmantot pētniecībai un attīstībai, arī inovācijām, mazai vidējai uzņēmēju darbībai. Latvija un Eiropas komisija vēl līdz šim nav vienojusies par vēlamo investīciju apjomu transporta infrastruktūras attīstībā, arī inovācijas, tā kā tas vēl ir procesā. Mums ir daudz veicamo darbu, mums ir noteikti jāsasniedz vismaz tuvākā gada laikā Igaunijas līmenis. Es domāju, tas ir izdarāms, ja mēs koncentrējam spēkus un ja izlūdz valdību pārliecināt, ka tas ir svarīgi. Iepriekšējā periodā, kas ilgs vēl arī tagad, Igaunija izpētē un attīstībā bija investējuši 470 miljonus, Lietuva 600 miljonus. Latvijā šis investīcijas apjoms ir tikai 260 miljonu eiro, un mums par to ir ļoti rūpīgi jāpacienās. Ir nepieciešams samazināt birokrātiskos slogus. Man liekas, ka rīcība šajā virzienā jau notiek, un augstskolas iespējams tagad ir atguvušās no šoka paziņojumiem, ka mēs esam visi stūri dumji un ka jāslēdz ciet un visiem jābrauc ir studēt uz ārzemēm. Es gribētu teikt, ka mums ir ļoti laba augstākā izglītība, ļoti daudzās nozarēs, ja ņem vērā mūsu tomēr ļoti nelielo tautu. Jā, varbūt mums trūks šur zināšana dažās specifiskās zināšana nozarēs, bet tad tiešām varbūt ir izdevīgi studēt dažās specifiskās jomās, sūtīt studentu studijām uz ārzemēm, bet kopumā Latvijas izglītība ir ļoti konkurētspējīga un nevajadzētu mums vienmēr salīdzināt ar Oxfordu, Cambridgeu vai Yale un citām universitātēm, kur ir pavisam citu uzdevumu, pavisam citu finansējumu apjomu. Tātad mēģināsim arī ar savu personības piemēru tomēr arī studentiem pateikt, ka ir vērts studēt Latvijas augstskolās, jo tik daudz labi latvieši ir izgājuši pasaulē un ir atgriezušies pasaulē. Un tātad es vēlreiz pateicos par jūsu uzmanību un pateicos arī par lielo godu, kāds man šeit bija uzstāties. Un ceru, ka varbūt man ir izdevies arī kādu varbūt labu nezinām līdz šim domu pateikt. Lai mums šodien labas sarunas, labas inovācijas un lai mēs nonākam pie labiem rezultātiem. Paldies jums! Noteikti bija ļoti noderīgi un daudz jaunas informācijas, ko šodien dzirdējām. Paldies! Man vispilgtāk iespējās prātā saistībā ar Apvārsnes 2020 plānoto lielo naudu, ka latviešiem jāiet un jāsitā dūri galdā. Un es tā aizdomājos, kas ir tie cilvēki, kas to dara? Eiropas parlamenta deputāti? Komisārs? Eiropas parlamenta deputāti ir tādi dūrs galdā sitēja, ka prieks, bet tas tomēr jādara valdībai ir birokrāti. Tas ir skaidrs valdības uzdevums. Tie mums tuvāk.
Tas būs vieglāk. Labi, paldies liels. Ja man ir jādomā par inovāciju ekosistēmu Latvijā un par cilvēku, kurš viņu pārzina visnotaļ labi, tad man vienmēr, kā pirmais nāk prātā tieši Māris Ēlerts, Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras startups projektu vadītājs. Lūdzu, Māri. Visiem tiešām liels gods šeit šodien runāt par Latvijas inovāciju ekosistēmu, bet Redziet, cik labi, ka nav prezentācijas, vai ne? Nekas nevar uzkārties. Ja nu arī balsts atsākt. jā, kamēr tiek tehniskās problēmas risināts, es gribētu tomēr pieminēt, ka šodien šeit es nerunāšu Investīcija attīstības aģentūras vārdā un nerunāšu arī Ventspils augstskolas vārdā, kurā es pašlaik arī strādāju, bet pārvācot visas domas, kas būs, tātad komentāri, būs man personīgais viedoklis. Paldies, protams, Investīcija attīstības aģentūras kolēģiem par informāciju, kas tika izmantot šīs prezentācijas informācijas sagatavošanā. Tātad, ejot tālāk, tātad, ja mēs runājam par inovācijām no Latvijas, Latvija pasaules inovāciju ainavā ir jau diezgan sen izpaudusies. Piemēram, kas būtu Amerikas džinsi bez Latvijas ebreja Jēkaba Dāvja, kurš savā laikā patentēja džinsu kniedes, pēc tam savu patentu pārdeva, ja nemaldos, Levajam Štrausam, līdz ar to izveidojot džinsu industriju Amerikā. Tas būtu, teiksim, šīs seno laiku inovācijas vai inovācijas pirms neatkarības atgūšanas. Šeit būtu jāpiemina arī, piemēram, tādas lietas kā Storafūrs, Grindexā, kas jau vairāk kā 30 gadus tiek eksportēts uz Japānu. Daudzas citas lietas, teiksim, programmatūras izstrādes Rīgas Grade, ko izstrādāja Latvijas Universitātes Matemātikas Informātikas institūts un uz kura bāzes ir veidojušies vairāk Latvijas informācija tehnoloģijas nozares uzņēmumi. Bet tas nav tikai tajos vecajos laikos pirms neatkarības. Šīs inovācijas Latvijā radušās arī, tā teikt, pēc neatkarības atgūšanas. Un starp šādām te jaunajām inovācijām varētu uzskaitīt, piemēram, kaut vai Real Sound Lab, kas šeit ir uz slaida, tad tehnoloģija skaņas kvalitātes būtiskai uzlabošanai, kuru savos mājas kino iekārtās, home cinema iekārtās izmanto tādi lieli uzņēmumi kā Hitachi Home Electronics, Kenwood un citi. Vēl būtu jāpiemina Saftehnika uzņēmums, kurš savā jomā ir telekomunikācija iekārtu jomā ir apmēram 10. lielākais pasaulē un konkurē gan ar Ericssoniem un visiem pārējiem šajā jomā. Uzņēmums Mikrotīks vai Mikrotīkls, kas izstrādā un ražo rūterus, tātad savienotāju iekārtas bezvadu datu pārraides tīkliem, apgrozījums 40 miljonu gadā un konkurē ar tādiem milžiem kā Cisco un citi pasaulē, būtībā pārdod visās pasaules valstīs. Uzņēmumi Biosan, kas izstrādā un ražo portatīvas laboratoriju iekārtas biotehnoloģiju laboratorijām, Sidrabe Groglās, teiksim, sadarbībā ar uzņēmumu Sidrabe, tad izstrādāts stikls ar īpaši zemu atstarošanas koeficientu, tādējādi, teiksim,
izmantojot, piemēram, gleznām, kur florā viņš tiek izmantots, nevaram pateikt, ka gleznai priekšā stīkls. Vēl viens no inovatīviem uzņēmumiem Latvijā, Valtra, tad uzņēmums, kurš ražo melno kaviāru, melnais kaviārs no Latvijas, kuru savos pasākumos, tā teikt, pērk un izmanto Eltons Džons un citi šādi līmeņi pasākumi. Uzņēmums, kurš savā darbībā izmanto 10 patentus. Tad šeit ir redzama cieša saistība ar zinātni un, teiksim, viena no jomām, kas viņus īpaši interesē, piemēram, ūdens tīrība, kas ir ļoti būtiski. Tur ir uzsākta sadarbība ar Latvijas Universitātes lāzeru centru, lai, teiksim, lāzeru tehnoloģiju kontrolētu ūdens tīrību tajos baseinos, kur viņi audzē stūrus un citas eksotiskas zivis. Bet, ejot varbūt tālāk, tad jautājums ir, vai Latvijas industrija un zinātne sadzirdēs viens otru, vai mēs gribam sadzirdēt viens otru. Teiksim, šeit viens tāds piemērs labajā pusē lāzera iekārtas attāluma mērīšanai līdz satelītiem, līdz pavadoņiem, kas ļauj mērīt ar precizitāti dažu centimetru attālumu uz mēnesi. Šī iekārta tika izstrādāta princips un iekārta Latvijas Elektronikas datorzinātņu institūtā jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ sadarbībā ar Latvijas Universitātes astronomijas institūtu, un šīs iekārtas aizņēma apmēram 10% no tirgus pasaulē šo lāzera iekārtu attālumu mērīšanā. Tomēr, ja viss šis tirgus gadā ir apmēram 50 šādas iekārtas, tad 10% tas nav necik ļoti daudz. Ja? Nu, lūk, un komercializācijas procesa rezultātā konkrēti pasākums vai organizācija komercializācijas reaktors savos pasākumos, piesaistot uzņēmēju, ir izveidojuši sadarbībā ar šīs iekārtas izstrādātāju. Savā laikā, diemžēl, viņš pašlaik jau ir miris, bet ir izveidojuši komerciālu pielietojumu un piesaistot uzņēmēju no Savienotajām valstīm. Šī tehnoloģija tiks izmantota trīsdimensionālai skanēšanai, lielu objektu trīsdimensionālai skanēšanai. Tātad, ja gribam, ir iespējams uzņēmējiem sadzirdēt zinātni, arī zinātniekiem uzņēmējiem, bet nevienmēr tas notiek. Un, kā tad to panākt? Tad varbūt pārējot tuvāk pie tās tēmas, par ko man būtu jārunā, inovācijas sistēmas, inovācijas ekosistēma. Būtībā ir 4 galvenie elementi, kas inovācijas sistēmai. Tad kvalitatīvi pētījumi, kas pamatojas uz augstu izglītotiem studentiem un pētniekiem un attīstītu zinātni. Konkurētspējīgi uzņēmēji darbības vide, pieeja finansējumam, kas obligāti ir vajadzīgs, lai varētu šīs inovācijas realizēt, un efektīvi motivējoša likumdošana. Sāksim varbūt ar šo pēdējo likumdošanu, kas tad šai likumdošanai ir jānodrošina. Pirmkārt, intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana, otrkārt, visiem sistēmas spēlētājiem ir jābūt motivētiem iet uz šo komercializāciju. Pārējās lietas, protams, arī ir svarīgas, bet es pie tām varbūt neapstāšos, tad cik viegli un ātri ir iespējams reģistrēt uzņēmumu, cik viegli ir likvidēt uzņēmumu, investoru interešu aizsardzība, šo intelektuālo īpašumu aizsardzību un tā tālāk. Viena lieta, ko es gribētu pieminēt, diemžēl Latvijā, tikai šogad beidzot ir apstiprināts izmaiņas likumā par zinātnisko darbību, tātad intelektuālā īpašuma regulējums, kas ir līdzīgs Amerikas Savienoto Valstu Bayh-Dole likumdošanai, ir Bayh-Dole Act. Tātad zinātniskai institūcijai, kurā ir veikti zinātniskie pētījumi par valsts budžeta finansējumu, pieder
šīs mantiskās tiesības uz izgudrojumu, ja tie radītu valsts finansētu pētījumu rezultātā. Un, attiecīgi, zinātniskai institūcijai ir jāvienojas ar izgudrotāju, pētnieku, kas ir strādājis pie šīs lietas, par taisnīgu atlīdzību no šī izgudrojuma komercializācijas rezultātā gūtajiem ienākumiem valsts zinātniskās institūcijas darbības nolikumā noteiktajā kārtībā. Jāsaka, ka līdz tam mūsu likumdošanā joprojām bija sistēma, kas strādāja Padomju Savienībā, tad par valsts budžetu veiktie pētījumi piederēja valstī un nav pateikts kādā personā, kurš rūpēs par komercializāciju un kā tam visam jānotiek. Diemžēl ir pagājuši jau 21 gads, ja, un tikai tagad mēs esam tikuši līdz normālu regulējumu. Pārējot pie pārējām komponentēm, tad uzņēmējiem, zinātniekiem, es gribētu sākt ar inovācijas motivāciju. Un šeit jāpiemina ir, teiksim tā, Latvijas inovācijas patriārhs Jānis Stabolnieks un varbūt arī mans priekšgājējs Investīcija attīstības aģentūrā inovāciju departamentu vadītājs Valds Savotiņš, kurš tagad arī Ventspilī strādā. Tad jau kopš 90. gadu vidus cenšoties veicināt šo inovāciju, izstrādāt Latvijas inovāciju koncepciju un izstrādāt reāls programmas, kādā veidā to visu virzīt uz priekšu. Un es gribētu teikt, ka apmēram 10 gadu ilgais darbs tādā inovācijas propagandēšanā, inovācijas informācijas izplatīšanā sabiedrībā, manuprāt, dod augļus. Tad tie pasākumi, kas ir tikuši realizēti inovāciju motivācijas programmas rezultātā, ideju ģenerēšanas semināri, mentoringa programma jaunu uzņēmēju apmācībai, biznesa ideju konkursi, tad konkursu ideju kauss, kas bija iepriekšējā slaidā. Ideju kauss kopā ar pārējiem pavadošiem pasākumiem 2009. gadā tika atzīts kā viens no 18 labākajiem piemēriem Eiropas Savienībā. Dažādas apmācības uzņēmējiem un arī pētnieku prezentācijas investoriem. Tā visa rezultātā ir augusi tāda izpratne par inovāciju, ir augusi jauna cilvēka interese, ir augusi interese arī zinātniekos tie darīt. Teiksim, viens piemērs ideju kausa uzvarētājs pagājušajā gadā Haglok, tad savienojums, kuru it kā ļoti vienkārši ideja. Savienojums, kas ļautu ātri veidot dažādas mobilas konstrukcijas, patentēts, neviens cits līdz šim pasaulē tādu nav izdomājis. Tālāk šī ideja tiek attīstīta Valmieras inkubatorā, uzņēmums, kas veidos uzņēmējdarbību šīs idejas pamatā. Tas, ko es gribētu teikt, šīs motivācijas programmas rezultātā, visu šo motivācijas pasākumu rezultātā ir radušās daudz jaunu uzņēmumu, galvenokārt gan informācijas tehnoloģiju nozarē, kuri ir izgājuši starptautiskajā tirgu, ir ieguvuši atzinību, ir ieguvuši investīcijas arī no riska investoriem citās valstīs, bet es varbūt tagad neiešu detaļās par šiem uzņēmumiem, jo tie ir veidojušies nevis no universitātēm. Tie ir veidojušies, teiksim, jauniem cilvēkiem. Protams, viņi kādu universitāti ir beiguši, bet tie ir jauniešu idejas rezultātā izstrādāti dažādi pielietojumi, aplikācijas un tam līdzīgas lietas. Kas ir būtiskākais? Būtiskākais, manuprāt, ir tas, ka ir veidojušās daudzas privātas inovāciju infrastruktūras atbalsta organizācijas. Šeit būtu varbūt daži piemēri no tiem jauniem IT uzņēmumiem, kas ir izgājuši pasaulē, teiksim, infografiku aplikāciju, kur pirmo 6 mēnešu laikā jau 100,000 lietotāji bija un saņēmuši investīciju 150,000 eiro Vācijas vienā no akceleratoriem. Tātad Repairi autoservisu klientu menedžmenta programmatūra
arī uzvarējuši Berlīnas Sītkampā 2012. gadā un tā tālāk. Bet atgriežoties pie šiem privātajām inovāciju infrastruktūras institūcijām, šeit ir tikai dažas no tām, bet dažas es pieminēšu, lai atvaino tie, kurus varbūt es nepaspējuši pieminēt. Teiksim, TechHub ir informācija tehnoloģija jomā meitas uzņēmums Londonas TechHubam, tad vieta, kur sanāk kopā uz IT orientētiem cilvēkiem, jaunu aplikāciju, jaunu pielietojumu izstrādē. Galvenais ir tas ne jau tā vieta, kur viņš šeit Rīgā var sanākt kopā, galvenais ir tie kontakti, ko TechHubs var nodrošināt no visas pasaules, no saviem investoriem citur pasaulē. Līdz ar to jau daudz no tiem uzņēmumiem, idejām, kas ir izstrādāti TechHubā, ir saņēmuši arī investīcijas. Latvijas Universitātes studentu biznesa inkubators, Rīgas Tehniskās Universitātes studentu biznesa inkubators, tās ir iniciatīvas, kas ir veidojušās bez valsts atbalsta. Tālāk draugiem grupa, kā privāts inkubators, Madara inkubators, kas ir privātu uzņēmēju ieguldījums kaut kādu jaunu ideju attīstībā. Vēl būtu jāmin tādas organizācijas kā komercializācijas reaktors CILAB, tad arī, kas zināms akceleratoru funkcijas veids, par to es varbūt pieminēšu arī vēlāk. Runājot par sadarbību starp uzņēmējiem un zinātniekiem. Šī ir aptaujas rezultāti no diezgan paveca laika 7. un 10. gada, kuri rāda, ka tā situācija nemaz tik laba nav. Tad no Latvijas uzņēmējiem aptaujāt vairāk kā 300 mazos vidējos uzņēmējus, tikai apmēram 39% pasūtītu pētījumus Latvijā. 64% izstrādātu šo jauninājumiem inovāciju uzņēmumu iekšienē. Tas nozīmē to, ka Latvijas zinātniekiem ir stipri vien jādomā par to, kā sevi reklamēt uzņēmējiem. No otras puses, tas parāda arī to, ka uzņēmēji nevienmēr izprot sadarbību ar zinātniekiem. Liela daļa ir meklējuši šo sadarbību ārpus Latvijas. Būtībā cēlonis šādai lietai ir būtiskās atšķirības domāšanas veidos zinātniekiem un uzņēmējiem. Tā nav problēma tikai Latvijā, tā ir problēma visur pasaulē. Visur, kur man ir nācies runāt ar cilvēkiem par šo inovāciju jautājumu, šī problēma tiek pieminēta. Par finansējumu un par programmām, kādas tad ir programmas atbalstam, teiksim, šeit ir kāds bija šis finansējuma sadalījums 2007.13. Gadu programmas sākotnēji. Tad, ja mēs skatāmies kopā zinātnei un inovācijām, tad tas skaitlis ir stipri vien lielāks nekā tie 200 miljoni, tad skaitlis ir kopā 400 miljoniem, ja mēs ejam cauri no zinātniskiem pētījumiem līdz uzņēmējdarbības atbalstam. Tad šeit būtu skaitļi, kas bija paredzēti augstskolu darbības uzlabošanai, studentu atbalstam, stipendijas doktoru un maģistru studentiem. Un, ja mēs nonākam pie tehnoloģiju pārneses, tad tas veids, kā zinātnes rezultāti kļūst par inovāciju. Ja? Šo procesu sauc par tehnoloģiju pārnesi, un šeit būtībā ir trīs veidi, trīs galvenie šie te virzieni. Tad pirmām kārtām sadarbība starp uzņēmumiem, uzņēmumu vajadzību, jeb uzņēmumu problēmu risināšanai. Kad uzņēmums pasūta pētījumu pētniecības institūcija universitātē. Šeit ir loma tehnoloģiju pārneses kontaktpunktiem, tad Latvijas universitātēs ir izveidoti 8 vai tagad 7 tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti, kur uzdevums ir
veidot šo tiltu starp uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām. Otrs, tad universitātē radītu, ja augstskolā radītu intelektuālā īpašuma komercializēšana, divi veidi. Pirmkārt, tas būtu faktiski tā, kādas tad ir atbalsta iespējas, atbalsta instrumenti. Pirmkārt jau šī intelektuālā īpašuma radīšana, finansējums fundamentālai zinātnē, finansējums lietišķiem pētījumiem, finansējums fundamentālai zinātnē, diemžēl tikai no Latvijas valsts budžeta, kurš krīzes laikā tika ļoti būtiski samazināts, līdz ar to